Pateicoties mammām, mēs esam nākuši šajā pasaulē, iemācījušies šīs pasaules kārtību un saņēmuši mīlestību. Bet tomēr dažkārt dzīvē notiek nelabojamais, un bērni paliek bez savas mammas, tai skaitā arī es. Mans īpašais cilvēks ir mana mamma, kuras, diemžēl, jau sen nav mūsu pasaulē. Viņa nomira, kad man bija 1 gadiņš. Protams, es viņu neatceros, bet mana ģimene stāstīja, cik labs cilvēks viņa bija. Gan jau jūs domājat, kāpēc vai kā viņam man var būt īpašs cilvēks. Jā, es viņu neatceros un nepazinu. Mana atbilde ir tāda, ka viņa man izvēlta dzīvību, jeb deva iespēju dzīvot. Gan jau domājat, kā. Pirms viņa uzzināja, ka gaida bērniņu jeb mani, viņa iepriekš saslimā ar vēzi un vēlāk uzzināja, ka ir stāvoklī. Viņa ar manu tēti bija ļoti priecīgi, uzzinot šos jaunumus. Ar laiku viņa sāka plānot nākotni ar mums 3, bet tad kādā dienā viņai ārsts pateica, ka viņai ir jāizvēlas, vai viņa turpinās grūtniecību, vai arī mēģinās sevi izārstēt no vēža, bet zaudējot mani, jo tas bija pēdējais laiks, kad mēģināt izveseļoties. Viņa izvēlējās turpināt grūtniecību, jo izveseļošanās nebija zināma, ka būs uz visiem 100%. Un viņa mani jau bija ļoti iemīlējusies, ka nevēlējās no manis šķirties, lai es iepazīstu pasauli viena vai ar kādu, kad viņas nebūs blakus. Pēc pāris mēnešiem piedzimu es. Laiks tik ātri paskrēja, ka mums nācās šķirties. Es liels paldies saku savai mammai, kura deva man iepazīt pasauli. Un liels paldies saku arī savai vecmammai, kura mani audzināja kā savu meitu un nelika justies vienai.